pirms pāris dienām Adobe nāca klajā ar diezgan daudz atjauninājumiem visām lielākajām Adobes foto programmām, proti Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic. Un pamatā visām šīm programmām divi lielākie jaunumi šonedēļ, šogad, šajā gadsimtā ir saistīti ar AI visādiem tūļiem un saistīts ar Content Credentials. Ir vēl visādi citi sīkumi, tur kameru atbalsts un uzlabojumi tā tālāk, bet tas principā nevienam, tas interesē, bet tas nav tik aktuāli. Svarīgās lietas ir automātiskais netīrumu un traucēkļu noņemšanas algoritms, ko Adobe sauc skaistā mārketinga valodā AI removal un tā tālāk. Šeit nevajadzētu sajaukties un nevajadzētu apjukt no šīm mārketinga saukļiem. Ar AI tur tā sakara ir patiesībā gauži maz, un visticamāk Adobe nebūs tas, kas pārņems pasauli un visus mūs nogalinās, ja vien neiejauksies Sāra Konori un kolēģi. Anyway, tātad tas, ko sauc par AI šobrīd apstrādes programmās, būtībā ir tāds mazliet uz mašīnu mācīšanās pusi, tā kā veidots algoritms, kas ir vienkārši intelektuālāks, gudrāks algoritms, teiksim tā, kas mums palīdz mazliet ātrāk un labāk izdarīt to, ko mēs ar roku bakstam paši līdz šim visus 50 gadus, vai cik mums Adobe Photoshops ir uzinstalēts. Tātad tas ir forši. Un tāpēc pēc brīža apskatīsimies, kā tas īsti darbojas un ko tas dara. Otra lieta ir baigi, patiesībā diezgan forša un patiesībā diezgan sen vajadzīga, un beidzot tā kā ar Adobe priekšgalā mēs to esam izcīnījuši. Tas ir Content Credentials, jeb tas nozīmē, ka katram digitālajam failam, ko jūs palaižat kaut kur internetā, Facebookā, Instagramā, Xā, Threados, vienalga kur, vai aizsūtat pa e-pastu, tajā kodiņā ir iekodēts digitālais paraksts, nosauksim to tā, kuru visticamāk, ka var izņemt, varbūt nevar izņemt, sazini, kā tas darbojas, tas ir jautājums speciālistiem, bet mēs pavisam vienkārši to visu varam tur dabūt iekšā. Tāpēc paskatīsimies, kā to izdarīt. Es sāku šeit no otra gala. Tāpēc, ja mums ir, teiksim, uztaisīta bildīte forša, kuru mēs gribam Lightroomā kādam kaut kur aizsūtīt, mēs līdz šim zinājām, ka mums ir pie metadatiem iespēja pievienot autoru un uzrakstīt, kurš tad tas autors tur ir bijis. Bet tas ir vienkārši IPTC dati, kurus var pavisam vienkārši nodzēst. Kā to darīt, es nerādīšu, bet to var izdarīt un iegūglēt. Šobrīd, tiklīdz mēs spiežam eksport, mums tiek piedāvāta funkcija, vesela sadaļa, tātad Content Credentials, kur rakstīts ir Early Access. Tas nozīmē, ka tas vēl nav gatavs un cerība un bažas, ka varbūt nesanāks un varbūt sanāks. Un jebkurā gadījumā. Tātad šeit mēs varam pievienot šos credentials, jeb parakstas, autortiesības, vienalga. Tātad vai publish Content Credentials Cloud, vai attach to files, vai attach un publish to cloud. Attach to files, tas tā kā nozīmē pavisam skaidri, tad tur tiek iekodēts iekšā producents, kurš ir radījis. Tad ir konektētie konti, kur jūs varat norādīt pavisam konkrēti patiesībā, kurus kontus šobrīd ir Behance, ko neviens nelieto. Tad ir Instagrams, Twitters bijušais, LinkedIn, ko taču neviens nelieto. Un vēl lietas, kas nav jāredz jums vispārējā patiesībā. Bet arī tātad patiesībā var pievienot ar laiku tur droši vien kaut kādu digitālo maciņu, kur tā kā jūs varēsiet tur atrodot to bildi, samaksāt un iegādāties. Es fantazēju, kā tas izskatīsies nākotnē. Tālāk. Te mēs nospiežam check. Edits and activity. Acīm redzot, viņš saglabā kaut kādā veidā to, ko jūs esat darījuši ar to fotogrāfiju, un tad tas ir mazliet tā kā pierādāmā, ka tas tiešām bijāt jūs. Vai to vajag vai nevajag, tas ir jāpaskatās un tā tālāk. Un te mēs varam tātad saķeksēt, un mēs varam arī pielikt attach publish to cloud. Clouds, šis Content Credentials Clouds ir acīm redzot vieta, kur Adobe uzturēs kaut kādu datubāzi par katru attēlu un par tām autortiesībām, kuras tur ir piekārtas, līdzīgi kā AKLA, kuri kļūst nevajadzīgi šajā gadījumā.
Es nezinu šīs detaļas, neviens īsti to vēl nezina, jo tas vēl īsti nav palaists, tas viss ir beta versija, bet tas sāk parādīties un arī dažās kamerās, fotokamerās, videokamerās šīs lietas jau sāk tā kā parādīties, tātad digitāli parakstīt to materiālu. Kas ir forši beidzot, jo visādi ziņu aģentūras lētās nevarēs ņemt bildes vienkārši, kur pagadās. Pie nosacījuma, ja fotogrāfam būs bijusi nopirkta pareizā fotokamera un pareizais oficiālais Adobes programmatūra, tad fotogrāfi, kas maksā par savu tehniku un programmatūru godīgi, tie varēs izmantot šos content credentials, jebkurā gadījumā. Labi, tātad mēs te nospiežam, ieķeksējam šito, tas ir vienkārši nospiežam eksportu un mūsu bildītei līdzi aiziet šie te paraksti. Forši, ko tālāk? Tālāk ir situācija tāda. Tātad drīzumā tiek apsolīts, ka visām šīm bildītēm būs šie dati līdzi, un tad attiecīgi interneta vietnes atbalstīs šo content credentials nolasīšanu un parādīs vai nu Instagramā, Facebookā vai jūsu mājaslapā tādu ķeksīti. Ir tāda mājaslapa contentcredentials.org, kurā jūs varat šo visu izlasīt, ja jūs man neticiet. Ja? Un te ir tas solījums, ja, ka drīzumā parādīsies tā bildīte, un tad varēs uzspiest uz tā CR pļupika un izlasīt informāciju, kurš tad ir autors. Tas būtu forši, bet tad tas viss internets kļūst raibāks ar tām, bet labi. Šobrīd, un tas ir atkarīgs no tā, kurš tās platformas izstrādā un kurš atbalsta to content credentials, ja kaut kāds Austrum Eirāzijas valsts sociālais tīkls šo neatbalsta, tad no tā nav nekādas jēgas. Bet šobrīd ir pieejama funkcija Verify, tātad contentcredentials.org Verify, un šeit mēs varam šo te failu uploadot, kurš tas bija, ko es taisīju, nav nejausmas, atvērsim, un kur parādās smuki tātad no tā digitālā faila. Šis saits šobrīd vienīgais laikam nolasa, ja, tātad kur ir autors un sociālie tīkli, un pat ir Instagrams, kuru es varu uzspiest un uz kurien es varu aiziet un sazināties ar šo cilvēku un no viņa to bildi iegādāties, respektīvi no manis. Kas ir patiesībā ļoti, ļoti ok, ļoti forša ideja, kurai bija jābūt reizē ar digitālo fotogrāfiju 2000. Sākumā, bet tas aizkavējās pa 20 gadiem. Kā ok, gadās. Forši būtu, ja te varētu pievienot vēl kaut kādus sociālos tīklus, bet acīm redzot, tie ir tikai tie, kas atbalsta šo funkciju šobrīd. Tātad teorētiski Instagrams atbalsta, bet ir jāpalasa, vai tas tā notiek. Bet drīzumā tas tā varētu būt. Tātad, vai nu jums ir fotoaparāts, kurš jau nodrošina šo content credentials funkciju? Ja jums nav šāds fotoaparāts, tad jums ir Adobe Lightroom Classic vai Adobe Photoshops, kurā jūs pie eksporta norādat šos datus. Šos datus jūs varat menedžēt Adobes šajā te profilā. Tātad aiziet uz savu Adobes kontu, un šeit jūs varat paņemt Edit Profile, un tur savadīt iekšā visus šos te datiņus. Reku tātad mums ir Edit Profile. Ja? Un šeit reku var smuki savadīt iekšā visus tos datus. Baigi daudz tur neko nevar savadīt. Ja? Tur principā e-pastiņš, telefons un jūsu vārds, uzvārds, kas faktiski pietiek, ar ko pietiek autortiesībām. Lūk, tas ir baigi ok, tas ir baigi forši. Un cerēsim, ka tas nākotnē kaut kur tā vairāk mazliet attīstīsies, un mēs arī Instagramā varēsim redzēt, vai tā bilde ir patiešām tā content creator, tā satura veidotāja, influencera, whatever darbs, vai viņš kaut kur to ir atradis un paņēmis no citurienes. Tas ir forši. Tas ir ok. Tur ir daudz jautājumu, kas notiks ar stokos pirktajām bildēm, un tad visur karāsies tas autora vārds, kas notiks ar kaut kādiem tur, ģenerētiem materiāliem un tā tālāk. Bet katrā ziņā šis ir liels solis uz priekšu radošo cilvēku darbu aizsardzībai. Pagaidām šis ir bez maksas. Teorētiski klīst runas, ka tas varbūt kādreiz varētu būt arī maksas pakalpojums. Bet, jebkurā gadījumā, visticamāk, ņemot vērā to pasaules mērogu, tas nebūs tik, tā sadarbība nebūs tāda kā rakalā mūziķiem, bet tas būs kaut kas vieglāks un savādāks mazliet. Ok, ejam tālāk vai ejam atpakaļ, ejam uz to lietu, kas saucās AI Remove. Bet vēl viena lieta pa vidu, pirms mēs ejam uz to lietu, kas saucās AI Remove. Adobe Lightroom ir divas versijas, Adobe Lightroom un Adobe Lightroom Classic.
Tātad viens ir tā kā, ko es saucu par planšetas versiju, kas ir mazliet tāda, līdz šim bija, es atvainojos. Un otra, kas ir datorversija, kas ir super veca un vēsturiska un tā tālāk. Tad, lūk, šī jaunā Lightroom versija, kas mums šobrīd ir tāda, kāda mums ir numuriņš, ja? Adobe Lightroom 8, tas, kas nav klasika, tas, kas nav datora versija, bet viņi iet uz datora. Adobe paši ir apjukuši ar šo un es vēl vairāk. Tātad šī jaunākā versija ir jau ļoti lietojama, un to saku es, kurš šo ienīst principā. Tātad šī ir ļoti lietojama funkcija, programma ar daudz foršām funkcijām un patiesībā diezgan ērtu interfeisu. Bet šim Adobe Lightroom, kas nav klasika, tā mēs viņu sauksim turpmāk Adobe Lightroom, tas, kas nav klasika, ir 2 super lieli mīnusi manā izpratnē šobrīd. Viens ir mīnusiņš tāds, ka šī kaste, ne tā programma neatbalsta šito kasti, tātad loop dekus visādus. Un cilvēki ikdienā ar tiem strādā, un fotogrāfi ar tiem daudz strādā, un es strādāju. Bet parastais Lightroom, tas, kas nav klasika, šo neatbalsta, un tas ir fuj. Otra lieta šajā Lightroomā nav vispār nekādas kataloga izpratnes, nekādas jēgas par katalogu. Attiecīgi fotogrāfiju meklēšana notiek vienkārši ar datumiem. Ja mēs ņemam tagad lokāli, ja, tad mēs uzspējam, šitai folderītī nebija, šitai folderītī arī nebija, varbūt bija šitajā folderītī, nē, arī šitajā nebija. Sapratāt. Tātad tas ir labi, te var meklēt kaut ko failu nosaukumos, laikam, vai datumos, vai kaut ko, bet tas ir smieklīgi. Tātad normāla kataloga šajā joprojām nav, tas nav paredzēts lieliem apjomiem, bet verot vaļā RAW failu Photoshopā, ja jūs esat tēmā, jūs zinat, kā to izdarīt un kāpēc to darīt, tad jums atveras faktiski apstrādes loks, kas ir ļoti līdzīgs šim Adobe, tas, kas nav klasika. Un tas apstiprina, tas jau ir kādu laiku tā līdzīgi, bet šobrīd pēdējā versijā tas ir kļuvis vēl līdzīgāks. Un tas apstiprina kaut kur manas fantāzijas un aizdomas par to, ka Adobe eventuāli atteiksies no Adobe Lightroom Classic un mēģinās visus pārcelt uz šo jauno programmatūru. Man nebūtu iebildumu pāriet uz šo jauno Adobe Lightroom šodien, vai es pat pagājušajā nedēļā jau mēģināju, bet tur nav kataloga. Un kataloga neesamība neder cilvēkiem, kas nopietni strādā ar fotogrāfiju. Tātad lielos apjomos, klienti, pasūtījumi, stoki, meklēšana un tā tālāk. Tas produkts nav gatavs. Ja tur pieliks katalogu atbalstu, super. Viņš ir ātrāks, teikšu godīgi, apstrādē šis ir ātrāks. Apstrādē viņš ir mazliet pat vieglāk uztverams. Tad sāk parādīties visādas foršas konfigurēšanas lietas un tā tālāk. Un varbūt arī tīri jaunam lietotājiem viņš izskatās modernāks interfejs nekā Adobe Lightroom Classic, kas ir tieši tāds pats kā pirmajā versijā, kad es viņu atceros. Tas nav mainījies, tā kā žigulis, viņš ir nemainīga lieta vienkārši. Bet tur ir visas funkcijas, ko mums vajag ikdienā profiem. Tāpēc varētu saukt Adobe Photoshop Lightroom Professional, un tad ir Lightroom ļubiķeļi. Patentēts nosaukums nedrīkst izmantot. Lūk, tādas lietiņas, bet ķeramies tātad pie AI removal tūļiem. Lūk, mums pavisam forša bildīte, kurā ir daži traucēkļi, respektīvi tur vada elektrības un stabi un tā tālāk. Adobe joprojām mums piedāvā šos remove tūļus divos variantos. Viens ir Lightroomā, viens ir Photoshopā. Lightroomā ir vienkāršais variants. Un šeit mums ir tātad divi, mēs ieslēdzam šo te remove opciju, te mums joprojām ir heal un clone, bet mēs ieslēdzam remove funkciju. Tad mēs varam tur roteņu pamainīt un mēs varam izmantot use generative AI un detect objects šajā gadījumā. Tad detect objects būtu tas, ka viņš precīzāk atlasa šo objektu jau masku un ļauj to aizvākt. Bet mums šajā gadījumā interesē tad use generative AI. Un, ko mēs te varētu novākt pirmo, pieņemsim, ka es kaut kādus vadus šeit negribētu, ja, un tad es viņus te pamazām varu sākt iezīmēt un tā tālāk. Un tad beigās, kad es esmu visu atzīmējis, nospiest remove, un viņš man tagad piedāvā, izdomā variantus. Tas nav nekāds, kā es teicu, robots, kurš mums tagad skatās uz pirkstiem, ja? Es ceru. Tātad šeit mēs varam pārslēgt variantiņus, kā būtu, ja būtu. Varbūt trešajā variantā viņš vienu vadu ir noņēmis, bet viens ir palicis. Sazini, kāpēc tas tā ir. Un tagad mēs varam nospiest vēlreiz, ģenerēt un tā tālāk. Tātad tas ir cits algoritms, kurš mazliet precīzāk un mazliet savādāk darbojas. Teikšu godīgi,
Bieži vien šis darbojas visai forši, visai labi. Un, ja mēs pat ņemtu kādu bildi, kurā to traucēkļi ir mazliet vairāk tā kā izolēti, mēs viņus gribam kaut kādā veidā tur likvidēt, nu, piemēram, ko mēs te varētu paskatīties, arī kur kaut kāds mums asfalta ceļš, ja? Un mums ir kāds koks, varbūt, nu, ko mēs šeit negribētu redzēt. Ja? Es nezinu, es neesmu šo mēģinājis. Man patīk arī paeksperimentēt ar šīm funkcijām laiku pa laikam. Ja? Nu, tas koks, pieņemsim, ka mums tur neiedarās, mēs viņu varētu tagad novākt nost. Un reizēm tas rezultāts ir visai ok. Ja? Tad paskatoties šobrīd, nu, nezinot, kas tur ir, mēs varam to diezgan smuki, ir diezgan ticami. Ja? Un, ja tas jums ir vajadzīgs, jūs to varat izdarīt baigi forši. Ja tur ir kaut kāda mašīna, kas brauc tālumā, ja teiksim, tur lampiņas, tad mēs arī to mašīnu varam tur paņemt, nezinu, tā ir veca bilde, tur nav pikseļu, ja? Bet reku mašīnas lampiņas, ja? Un man viņas tur negribās iztēloties nekādā veidā, tad es viņu tur iezīmēju un nospiedīsim remove, viņš viņu aizvāc. Protams, jums ir vajadzīgs dators, protams, jums ir vajadzīga jauda un tā tālāk, bet jūs to visu varat izdarīt diezgan forši, diezgan vienkārši un bez sāpēm, nu, ja nemin sāpes, kas rodas no kredīta maksājuma par datoru. Jo datoru vajag lielu. Bet tas strādā. Nu, pieņemsim, vēl man galīgi nepatīk šitā ta švīka priekšplānā tā līnija, ja es viņu te negribu redzēt varbūt, un arī nospiedīsim remove. It kā ir palicis vienkāršāk. Ar šo lietu var darīt visādus brīnumus, varbūt ne šādus. Nē. Es uzvarēju Adobe. Asfalta strīpas nepadodas un varbūt tas ir pārāk sarežģīti, varbūt tas ar laiku būs labāk un tā tālāk. Reizēm strādā, reizēm nestrādā, ir forši. Bet kas man ļoti, ļoti piedur šajā visā pasākumā, ja mēs tagad ar šo bildīti aizejam uz Photoshopu un izmēģinam šo remove funkciju Photoshopā, kas ir niknāka, jo Photoshops ir mazliet jau jaudīgāks un Lightroomā, ja gadījumā ir non-destructive editing, kas ir vienkāršāka pieeja nekā tas ir Photoshopā. Tad Photoshopā mums ir šeit speciāla funkcija tagad, kur viņa mums palika remove tool, ja? Tad plāksteris ar zvaigznītēm, jeb plāksteris ar LSD. Un šeit ir jauns parādījies tāds diezgan primitīvs vienkāršs boksiņš, kas saucās Find Distractions. Un šeit ir divas lietas – wires and cables un people. Tātad distracting people mēs varam automātiski likvidēt. Pamēģināsim. Bet vispirms es pamēģināšu wires un cables, jo tas šajā bildē tā kā maz neliekas. Ja? Tad nospiežam wires and cables, uzvāram kafiju, attaisam logus, jo dators ir uzkarsējis jūsu istabu. Un Photoshop, wow! Nice! Ar dažiem izņēmumiem, ko es šobrīd saskatu, reku kaut kas te palika, ja? Bet tas absolūti nav nekas tāds, ko mēs nevarētu pēc tam iztīrīt vienkārši tādā primitīvā, vecmodīgā veidā. Nu, te viens vats, kur palika augšā, ja, teiksim, kas varbūt tur neuzķērās ātrumā uz to. Bet tas bija mazliet ekstrēms testiņš. Ja? Tātad te kaut kāda ēna palika no tā kabeļa un tā tālāk. Bet kopumā labi, bilde ir absolūti sabojāta, jo tā bilde nebija, tas bija paredzēts vadi. Bet tas līmenis, kā viņš to dara un cik ātri viņš to izdara un kā viņš darbojas, tas ir wow. Un es šo nebiju mēģinājis reāli. Es neticēju, ka tā būs. Bet tas ir forši. Iedomājieties visi arhitektūras interjera fotogrāfi, ja? Jums uz ielām fotografēt pēkšņi palicis ir vieglāk, jo tur ir kaut kādi vadi nospiežam automātiski, ja? Vienkārši tātad find wires and cables un viss aiziet projām un pazūd. Tas ir ok. Šeit mēs varam atstāt auto, ja may use generative AI, ja nu jums, vai generative AI off, ja jums ticība neļauj to izmantot, gadās visādi, es netiesāju. Un te vēl var izlasīt noteikumus un tā tālāk. Man liekas, ieslēgts nekā, vai automātiski vienalga, tas ir vienalga. Kopumā diezgan ok, un šis ir forši, jo šīs funkcijas beidzot tā kā atvieglo ikdienu fotogrāfam un strādājošam cilvēkam, tas reāli ietaupa laiku. Tas liek domāt par to, ka kādreiz šīs funkcijas būs par maksu. Bet tā kā es maksāju par Adobe, patiesībā es nemaksāju par Adobe, bet par to es izstāstīšu citā raidījumā, kas ir pavisam legāli un oficiāli, bet tehniski es maksāju abonēšanas maksu,
un šīs funkcijas es dabūju, un šīs funkcijas beidzot ir derīgas. Tad tas ir pirmais labums no AI, ja neskaitā Skynet. Otra funkcija Adobe ir Remove Annoying People. Un šajā gadījumā šajā bildītē, kas mums ir pie zvārtas ieža, varat apmeklēt skaista vieta. Nav visai sakopta, bet ir ok. Mēs varam izvēlēties people. Couldn't find any people who are not the subject of the image. Tātad šajā gadījumā AI uzskata, ka visi cilvēki ir savā vietā un viņiem tur ir jābūt. Es tā neuzskatu, tāpēc mēs mazliet pamēģināsim šo bildīti pārveidot savādāk, lai mums galvenais varonis būtu šis kungs, kas drosmīgi dodas pretī savam liktenim uz Gaujas Nacionālā parka apskates vietu. Es vienkārši nokropoju. Es nezinu, vai tas strādās, nav ne jausmas. Es mēģinu pieķert Adobe kaut kur. Tātad tuvāk piekadrējot, Adobe uzskata, ka visi šie cilvēki patiesībā ir lieki. Nospiedīsim OK, removing area. Un šis teksts man ļoti, ļoti atgādināja divas filmas. Viena bija Matrix, otra bija Terminators. Šie cilvēki ir lieki. Anyway, ja jūs šo skatāties 2040. gadā un uz pasaules ir palicis maz cilvēku, atcerieties mani. Tā mēs tagad būsim tikuši līdz tam, kas šeit notiek ar tiem cilvēkiem, kas nav vēlami. Tas būs pēc kāda brīža, nekur nesteidzos, gaidu. Removing area. Kaut kas notiek. Tikmēr es jums varētu izstāstīt par šo datoru. Šis dators patiesībā ir visai ok dators. Ja? Redzat, tātad te ir, cik mums te ir tie megabaiti rams, ja? Kur ir memorija? 64 ja? Rams, kas ir tā kā ok. Nē, 72. Kas tas ir? Vajadzēja būt 64. Jā, procesors tātad ir AMD Ryzen, kurš arī ir diezgan jaudīgs ar cik tur tiem 32 procesoriem un 16 kodoliem un tā tālāk. SSD M2 diski, atsakot visus pa pilnu rubli un Radeon RX 79, visai liela videokarte, kas silda gaisu un arī elektrību. Ar visu šo setupu, tas nav šī, tas ir pagājušā gada setups, bet tas ir ok dators, jā, ar viņu var spēlēt datorspēles un visu kaut ko. Ar visu šo datoru, kā jūs redzat reālā laikā, joprojām Adobe kaut ko fantazē par šo cilvēku likvidēšanu. Tas, ko es teicu sākumā, ar to ir jārēķinās. Tātad, ja jūs gribat visu šo AI dzenāt uz sava laptopiņa, visticamāk viņš jums kaut kur padosies brīžiem un kaut kur darīs kaut ko ļoti ilgi. Tas ir mazliet ne tas, ko es gaidīju, bet ok. Jā. Labi, no kurienes radās šis čalis ar kaut kādu futbola karogu? Nav nejausmas, jo mēs labi zinām, ka pirms tam viņa te nebija. Un šis piedzīvojis kaut kādu muguras traumu, diezgan nežēlīgu. Šis čalis palika nemainīgs, un te mums pēkšņi bērns ir iznācis no upes. Govs arī palika, starp citu. Šis atgādina kaut kādu pirmās paaudzes Midjourney, kaut kādu veidojumu, un kāpēc tas tā tika darīts, nezinu. Pamēģināsim ieslēgt auto, mēs varam izslēgt Generative AI, Find Distractions People. Bet tagad viņš neatzīst, ka tur ir trūkstoši cilvēki. Es jau sāku viņu mocīt. Tātad, redziet, pārveidojās pat arī klintis, ja? Un kāpēc tas notika? Tas ir dīvaini. Šeit parādījās jauni personāži, kas nebija. Tagad es izslēgšu Generative AI off, un es jau sāku spēlēties jau vispār ar šo. Un tagad viņš atkal atzīst, ka tie cilvēki tur ir derīgi un tā tālāk. Respektīvi, mans slēdziens ir ok reizēm, bet vismaz Photoshopā šis automātiskais, tātad, kur atpazīst cables un people, ar vadiem tas strādā ļoti ok, jo vadus laikam var vieglāk atpazīt datori, no offense. Bet ar tiem cilvēkiem šis ir kaut kā gļukaini, un tajās reklāmās arī tur tās bildītes ir tādas, kur tie cilvēki viņi sēž fonā, un priekšā mums ir kaut kāds galvenais varonis. Tātad tas nestrādā vienmēr, un par to baigi nepriecātos, ja tas nav. Wires and cables
mana viena no favorite lietām reāli šogad vismaz no datoriem, no Adobes, beidzot tikt galā ar vadiem debesīs, kas ir bijusi sāpe fotogrāfiem, cik gadus, un viņi izdomājuši 15-20 metodas kārtos vadus novākt. Beidzot, tas ir uztaisīts. Super, paldies. Tam tā būtu jābūt jau sen. Man ļoti patīk Adobes Lightrooma šis iebūvētais Generative AI, jo man nav jāiet uz Photoshopu. Es būtu priecīgs, ja te būtu Remove Cables and Wires Lightroomā, jau iekšā. Es gan es nekļūdos, es to neesmu šeit atradis. Man liekas arī, ka nav. Jā, es lasu, bet es nevaru atrast. Bet es ceru, ka būs Lightroomā iekšā, jo tas būs tiešām forši un bombīgi un tā tālāk. Tas būs labi. Bet nav grūti aiziet uz Photoshop un novākt vadus. Nekas traks. Bet pats par sevi vienkārši tātad visādu štruntu un zaru klonēšanas rīks, kas ir šis AI Generative, kurš tā kā jau foršāk savāc. Un Detect Object ir nākamais līmenis. Ar šo mēs varam darīt visādas foršas lietas. Piemēram, mēs varam arī varbūt šo vēsturisko ēku šeit mēģināt novākt nost un iztēloties, kā būtu, ja tas nebūtu tur. Paskatīsimies. Yes. Autortiesību jautājums ir atrisināts. Mēs šo bildi varam tirgot stokos, jo šis īpašnieks ar savu visu no offense fazendu ir aizceļojis kaut kur projām. Paņemsim mēs arī šo viņa māju, notīrīsim ar visu to viņa mašīnu. Ja jums ir laiks, jūs varat pagaidīt un paskatīties, kā tas sanāk. Tātad viss, kas mums agrāk stokos ir traucējis, tur kuģu nosaukumi, visas šīs ēkas, tur grafītī, vispārējais. Tas, kas mums nedara, tīram ārā, liekam stokos, mums ir vēl materiāls, ko pārdot. Bija kaut kad jautājums, vai tas stokos der. Jā, tas der, jo tā bilde ir retušēta tā, lai viņa būtu komerciāli izmantojama. Te varētu piesieties šitie te ainavu arhitekti. Pie kājas. Rekur, es iztīrīju visus īpašumus ārā. Es šo varu tirgot, un visi stoki viņi ņems pretī, jo tā bildīte ir iegūst savu komerciālo vērtību, protams, ka tur nav kaut kādas privātmājas automašīnas un vēl kaut kas. Vai cilvēki neklīst fonā. Tā kā check, ok, like, tas ir forši. To mēs varam darīt. Vēl ir labas ziņas Nikon lietotājiem. Adobe Lightroom beidzot atbalsta remote shooting, jeb tethering uz Lightroom kamerām, bet tas ir tiem, kas Nikon lieto. Visiem 5. Pārējiem fotogrāfiem ir visādas denoise atbalsts tagad DNG failiem un viss kaut kas tāds Lightroomā ielicies. Tehniski it kā ir performances, jeb veiktspējas uzlabojumi, kas būtu ok. Bet vecais joks joprojām. Ja mēs ejam uz Lightroom un skatāmies preferences un skatāmies tātad tas, kas mums attiec uz šo lietu, ir performance atbalsts, tad joprojām visas videokartes jaunais Lightrooms neatbalsta. Un ja atbalsta, tad visticamāk jums ir iespējams, jums ir jāatjauno videokartes drivers, lai jaunā versija atbalstītu to jūsu videokarti. Un tad, kad es izveicu visu šo procedūru, es updatēju videokarti, nevis updatēju videokarti, kas būtu dārgi, bet atjaunoju driveri, tātad Radeonam 79 RX-am, un uzinstalēju jauno Lightroom versiju, kas ir 14. pēc kārtas laikam, tad man beidzot tā kā viņš sāka strādāt, jo iepriekšējā versija bija norāvusi šo atbalstu, un es dabūju slēgt ārā šo te grafiskā profesora atbalstu off, un tad mazliet kaut kas ķērās, bet vismaz neuzkārās tas Lightrooms. Tātad, ja kaut kas jums karās, atcerieties, jāaiziet preferences, performance un jāieslēdz vai no auto, vai nu jāieslēdz off, vai nu jāieslēdz kāstām, kur jūs varat atzīmēt pēc kārtas GPU displejiem, GPU editam, GPU eksportam. Sarežģīti, bet tā tas ir. Un vēl viena pavisam dīvaina lieta ir Enable HDR, tātad HDR katalogā, kā mēs jau šīs HDR fotogrāfijas varam, tas nav par to HDR, kur mēs montējam kopā 3 kadrus, tas ir par to HDR, ko mēs neredzam ar savām acīm. Kāda jēga par to runāt, ja mēs to neredzam? Bet, jebkurā gadījumā, Adobe diezgan daudz liek iekšā šos te visus variantus, kā strādāt ar HDR, un Enable HDR es nelikšu un tā tālāk, bet īsumā tas ir tātad, ja jūs gribat taisīt True HDR bildes, bet jums nav HDR monitors, jo viņš maksā tik, cik mašīna,
ar kuru var iziet skati, tad jūs varat Lightroomā ieslēgt šeit funkciju HDR, un jums parādās vēl tā kā papildus histogramma, vismaz 2 stopi, laikam, vai cik tur ir, un vai 4, daudz. Un tad jūs varat to bildi apstrādāt, it kā viņa būtu True HDR, un tad jūs viņu varētu parādīt uz HDR monitora, kura jums nav un iespējams nekad nebūs. Bet jūs viņu varat aizsūtīt savam radiniekam, kuram it kā ir HDR televizors. Kāpēc tik liels par šo ir šums un tik daudz visi par to priecājas? Es nezinu. Man televizors ir ok, bet viņš nerāda. Viņš rāda HDR, laikam, būs jāuztais kaut kāds testiņš. Bet, respektīvi, tad mēs ar Lightroom strādājam tā kā aklajā režīmā, jo mēs taisam viņu te pēc histogrammas, ja? Un tad man tā bilde izskatītos šādi. Un patiesībā viņa tā kā būtu tajā HDR uztaisīta tā kā korekti, un tad uz televizora viņa rādītos labāk. Un tad, lai es to saprastu, man vajag ieķeksēt Visualize HDR, un tad Preview for SDR display. Un tad mēs esam nonākuši kaut kādā vispār citā pasaulē, jo te mums rekur ir Full HDR limit, Preview, SDR. Iespējams, ka es nesaprotu, ko runāju, bet es redzu, tad šeit mums ir, ieslēdz. Šāda, ja? Tātad uz HDR ekrāna tas izskatījās labāk, bet tā kā mums nav HDR ekrāna, tad mēs strādājam šeit un tā kā aptuveni sajēdzam, ko mēs darām. Labi, ja kāds to lieto, ja kādam to vajag, Dieva dēļ sakiet droši, ja? Un tas varbūt ir forši, ja mēs strādājam uz... Es tam pagaidām neredzu jēgu. Es nopirkšu krutāku HDR monitoru, ja es strādāšu, es visas bildes redzēšu tur super 3 dimensijās, 4, 5, bet neviens cits jau viņas neredzēs tādās dimensijās. Tā kā par šīm lietām es nezinu. Un visas pārējās, tur, kas ir atjaunojumi, tas tur ir visādi sīkumi, viss kaut kas forši, bet kopumā visām programmām ir nomainījies interfejs mazliet, izņemot Lightroom Classic, kas ir tikpat vecs. Un viss ir palicis tā kā mazliet kustīgāks, tas nozīmē, darbs pie šīm programmām notiek, kas ir forši un par ko ir prieks. Bet nobeigumā ir filozofiskas pārdomas par visu šo, pirmkārt jau novāktos cilvēkus distraction vadus. Tas nozīmē, ka kāds cits komps mūsu vietā pieņem lēmumu, kas ir distraction un kas nav. Tas atkal tā mazliet kontroles zaudēšana, un tas tā kā neliekas baigi ok kopumā skatoties. Otra filozofiskā lieta, ja mēs nofotografējam ainavu, ja kaut kādu, un tur tas vats ir, un tas kabelis ganībās tur ir, tad viņš arī dabā tāds tur ir. Un, ja es viņu noņemu no tās fotogrāfijas, tad es it kā meloju un mainu to, ko es rādu, jo es esmu modificējis tik tālu to vietu, ka tā vieta tāda neeksistē. Ja? Tas vats tur ir un tas staps tur ir, un viņš ir daļa no ainavas Latvijas cevišķi. Vismaz šobrīd vēl. Tātad tas ir tāds ētiskas dabas jautājums, cik un ko mēs tad ņemsim nost ar to. Ja es redzu, ka tur zemē ir kaut kāds papīrs, ja, kurš man reāli traucē taisīt reklāmas foto klientam kaut kādai pludmalei, jā, es viņu aizklonēšu. Un ja es to fotografiju pārdošu stokos, es arī tos grafiti aizklonēšu un tā tālāk. Bet ja es viņu fotografēju ar mērķi, ka tas ir kaut kādas skaistas vietas attēlojums, un lai citi uz to vietu aizbraukt apskatīties, vai es vienkārši dokumentēju tur staburagu, piemēram, vai vienalga ko, tad šāda mākslīga uzskaistināšana un izskaistināšana un būtībā mainīšana un modificēšana nav īsti tas, manuprāt, godīgais veids, kā komunicēt ar skatītāju. Tas nav tas godīgais veids, kā skatītājiem rādīt to, ko es esmu redzējis. Un kur tad galu galā paliek tas fotogrāfa spēja vairāk vai mazāk pārvietoties un atrast to vietu, kur tas vats netraucē, vai tas staps ir kompozīcijas daļa, un ar kādu tad īsti mērķi mēs ejam un fotografējam un šo visu daram. Es piekrītu, jā, ka ātri noņemt vadus komercbildēs ir super forši, un tas ir super vienkārši. Es nepiekrītu, ka dators vai programma pati manā vietā izdomās, kāda būs labāka kompozīcija šai bildei un kāds būs tur, nezinu, cilvēku skaits tajā fotogrāfijā un veids, un kas viņiem rokās ir. Ja? To tā kā es gribētu atstāt savā ziņā un atstāt sev. Un,
darīt to, kā es to gribu. Bet es runāju no tāda fotogrāfa, amatiera / mākslinieka viedokļa, kad tas fotogrāfijas radīšanas mērķis ir kaut kāds process, un tas mērķis ir kaut kādas fotogrāfijas, kā realitātes atspoguļošanas esamības fakts. Tā nav komercfotogrāfija, tas nav kāzu foto, kur arī principā visi šie rīki dara ļoti daudz un ļoti palīdz, bet atkal tā piedzīvotā realitāte un tā parādītā realitāte, kur ir tā līnija, kur tas vairs nav īstenība, un atkal parādās vecais jautājums, vai tā ir fotografija vai jau digitāli manipulēta kolāža, jo tā kā man Adobe šeit saģenerēja iekšā tos cilvēkus, kas bija no kaut kurienes ar citām sejām pēkšņi un kaut kas cits, tad tur kaut kas tiek, tas absolūti neder, tur kaut kas tiek likts iekšā, tas neder, tas nav. Es tā negribu, varbūt jūs tā gribat, es nezinu, bet te ir ļoti daudz tādu filozofisku jautājumu ar šīm tehnoloģijām jaunajām. Un, protams, nepatīk, nečīksti, nelieto, fočē ar filmu, attīsti pats, kopē pats uz papīra, nekāda pretenzija. Bet visi šie instrumenti, kas arī pieejami mobilajās versijās, gan telefonā, gan planšetē, gan visur, tas ir visiem par rokai. Un tas tikai laika jautājums, cik ātri visi šie ērtie, vienkāršie tūļi attīstīsies, un jau šobrīd attīstās, un kas ir tas materiāls, ko mēs skatāmies digitālajā vidē, medijos, sociālos un tā tālāk, kāda ir šī materiāla izcelsme un kāda ir šī materiāla vērtība, un galu galā, kas ir tas, kam mēs ticam un kam mēs neticam, un ko mēs redzam. Un šīs lietas paliek aizvien sarežģītākas un aizvien vairāk izplūdušākas un tā tālāk. Man patīk, ka Adobe ir saņēmušies un uztaisījuši sakarīgu produktu. Es saprotu, ka drīzumā nāksies atteikties no Adobe Lightroom Classic un strādāt ar Adobe Lightroom CC, kas ir šobrīd ļoti ok programma un kas ir forši. Un es saprotu, ka šie filozofiskie jautājumi būs aizvien vairāk kaut kāds lēmums no lietotāja būs vajadzīgs, cik daudz es tos izmantoju vai neizmantoju, kā es to pasniedzu klientiem, skatītājiem, vai es to daru, vai es to nedaru, jo te noteikti būs jautājumi vienā brīdī. Tas pats viss attiecas uz sejas retušām un uz visu pārējo. Ar šiem jautājumiem ir jārēķinās, par to ir jādomā, par to ir jārunā, un tāda ir šodiena, un tāda ir nākotne, vai par laimi, vai diemžēl to rādīs laiks, bet kā ir tā jādzīvo?